Noziegumi pret vidi – viens no pieaugošiem izaicinājumiem cīņā pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Noziegumi pret dabas vidi ir kļuvuši par ienesīgu organizētās noziedzības veidu pasaulē. Kā rezultātā nelegāli tiek iegūti līdz pat 280 miljardiem eiro gadā. Šie līdzekļi galvenokārt veidojas no nelikumīgas mežu izciršanas un atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpumiem. Noziegumi pret vidi ir arī viena no Eiropas Savienības prioritātēm cīņā pret noziedzīgiem nodarījumiem un organizēto noziedzību. Impact 2022. līdz 2025. gada plāns ir novērst noziedzīgos tīklus, kas nodarbojas ar dažādu vides noziegumu īstenošanu, īpaši pievēršot uzmanību nelikumīgai atkritumu tirdzniecībai un savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecībai. Tāpat fokus virzīts uz organizētās noziedzības grupējumiem, kas spēj iekļūt legālās uzņēmējdarbības struktūrās vai izveidot savus uzņēmumus, lai sekmētu noziegumu veikšanu. Noziedzīgus nodarījumus pret vidi veids gan individuālas personas, gan organizētas grupas, kas slēpj gan noziedzīgi iegūtas un apsaimniekotas preces, gan no tām iegūtos labumus grūti izsekojamās starptautiskās tirdzniecības un piegādes ķēdēs. Ņemot vērā, ka noziegumiem pret dabas vidi bieži nav tiešu cietušo personu, šādi noziegumi ir grūtāk atklājami un pierādāmi. Noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi ir cieši saistīti ar ēnu ekonomiku. Piemēram, Latvijā likumīgas darbības ceļā iegūti atkritumi var tikt nelikumīgi apsaimniekoti ar mērķi ietaupīt. Tāpat šādi noziegumi valstī var radīt ievērojumus zaudējumus. Piemēram, 2022. gada lietā par bīstamiem atkritumiem zaudējumi novērtēti vairāk nekā 5 miljonu eiro apmērā. Tajā pašā laikā tiek lēsts, ka nelikumīgi iegūti kokmateriāli veido 15 līdz 30% no visas kokmateriālu tirdzniecības pasaulē. Noziegumi pret dabas vidi globāli ir viens no straujāk augošajiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas draudiem. Latvijā no 2020. līdz 2022. gadam reģistrēti 848 noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi, kas ir mazāk nekā 1% no visiem noziedzīgajiem nodarījumiem. Tomēr būtiski uzsvērt, ka noziegumi pret dabas vidi bieži pārklājas ar citiem noziegumiem – korupciju, cilvēku tirdzniecību, noziedzīgiem nodarījumiem nodokļu jomā.